Sveiki, brīnumdari! Šodien mēs pastrādāsim ar akvareļiem. Šodien skicējot, mēs radīsim skaistu darbiņu. Kas ir skicēšana? Skaties video nodarbībā par skicēšanu. Lai uzgleznotu šo rudens darbiņu, mums ir nepieciešams no sākuma zīmols. Uzzīmēsim vairākus lapiņus. Lapas dabā ir dažādas. Uzzīmēšu kā pilīti vienu un mazliet šķībāku, bet garāku. Zīmē arī tu dažādas lapiņas, jo dabā vienādu lapiņu nav. Lapiņa sirsniņas veidā. Kātiņus zīmēsim pēc tam. Mums vajadzīgas vairākas lapiņas. Lūk, man jau ir 5. Ja tu nevari paspēt, uzspied pauzi. Turpinam darboties un aizpildām vēl vienu rindu. Man ir paņemta lielā A3 lapa no akvareļu albuma, jo mēs šodien strādāsim ar akvareļiem. Vēl kādu interesantu lapiņu. Un vēl. Lūk, cik dažādas var būt lapas. Vēl ietilps šeit maza. Trešo rindu es arī aizpildīšu ar lapiņām, bet pamēģināšu izveidot interesantu. Uzzīmēšu kātiņu, kātiņa galā aplīti un sānos arī aplīšus. Mazliet līdzīgi pīlāģu lapai. Vēl lapiņa un vēl sirsniņa veida. Tik dažādas un daudz lapas. Nebaidies eksperimentēt, lai tev sanāktu interesants darbiņš. Nu, lūk, 3 rindas ar lapiņām man ir pabeigtas. Es vēlos uzzīmēt arī 2 sēnes. Sēnes būs apmēram tik liels kā lapas. Sēni, lai uzzīmētu, mēs uzzīmējam pusapli un kātiņu. Sanāca beciņa. Nākamā sēnīte būs mazliet garāka. Šāda. Bet trešā maza. Lūk, ir 3. Man vēl ir palikusi vieta. Es baidos, ka man pietrūkst lapas, tāpēc uzzīmēšu vēl dažas. Bet stūrītī šajā atstāšu vietiņu vēl kaut kam. Es izmantoju visas tukšās vietiņas, lai varētu izmantot visu lapu. Šeit apakšā vēl dažas lapiņas. Un pēdējo. Bet šeit man būs putniņš. Putniņu es uzzīmēšu šādi. Pusaplītis.
pusaplītis, gandrīz aplis un savienošu. Man būs nepieciešams knābītis. Viss, ar zīmulu mēs esam pabeiguši. Tagad mēs darbosimies ar akvareļiem. Akvareļiem ļoti patīk ūdens, tāpēc, darbojoties ar tiem, mums ir jāsaslapina ota. Sākšu ar pirmo lapu un no sākuma to saslapināšu. Kārtīgi saslapinu un tad ņemu krāsu. Šeit es eksperimentēšu, laidīšu, redz, dažādas krāsiņas, oranžo, līdz paņemu nākamo krāsu, es nomazgāju otu. Lai otu nosusinātu, es izmantoju parastu salveti. Es gribu vēl zaļo krāsu šeit ielaist. Un mazliet palīdzēšu viņai izplūst pa visu manu lapiņu, pieliekot vēl ūdeni klāt. Nākamo lapu es arī no sākuma noklāšu ar ūdeni. Akvareļu tehnikā sāka strādāt tad, kad izgudroja papīru. Papīru izgudroja Ķīnā 2. gadsimtā. Mēs dzīvojam 21. gadsimtā. Iedomājies, cik daudz laika ir pagājis. Gadsimts ir 100 gadi. Nākamā lapa man būs dzeltena. Nākamā dzeltenā. Un mazliet oranžā. Nākamā lapiņa man būs pavisam izbalējusi. Es ņemšu jau uzreiz ar krāsu. Viņa būs gaiša brūna. Nākamo es atkal saslapinu ar ūdeni. Nebaidies, ūdens nokrāsojas no tavām akvareļu krāsām. No tā nebaidies. Ņemšu sarkano. Cik skaisti izplūst. Un arī oranžo. Nomazgāju otu un palīdzu izplūst krāsai pa visu lapiņu. Nākamā lapa atkal saslapinu un atkal ņemu krāsu. Divpadsmitajā, 13. gadsimtā papīrs bija jau pieejams visiem cilvēkiem un arī Eiropā, tīpaši Spānijā un Itālijā. Cilvēki to izmantoja ļoti bieži, lai rakstītu un lai arī zīmētu. Pirmās grāmatas bija ar zīmējumiem. Tālajos un tuvajos austrumos pirmo reizi parādījās akvareļu tehnikas, kas līdzīgas mūsdienu. Ķīnieši un japāņi izmantoja akvareļu krāsas, lai gleznotu uz zīda un ar rokām darinātu papīru. Dažus darbiņus izmantoja grāmatām. Man ir ļoti interesanti sarkanā krāsiņa, izmantošu to nākamajam darbiņam, nākamajai lapai. Lūk, rubīns sarkanā. Gandrīz. Jā, bet es to
Sajaukšu arī ar parasto sarkano, jo koku lapas var būt dažādas. Nākamā lapa, nu jau parādās man ūdens rozā. Ja tu vēlies, tu vari nomainīt ūdeni un darboties tālāk. Atkal saslapini lapu un ņem nākamo krāsiņu, kur tu vēlies. Vienu lapu es uztaisīšu īpatnē. Es paņemšu mazliet zilo arī krāsu. Bet mazliet. Šī lapa būs tā kā jau veca, nokritusi. Gandrīz sapuvusi. Kad lapas sapūst, veidojas zeme. Noredz, bija jau pieejams papīrs. Daudziem cilvēkiem un 14. un 15. gadsimtā daudzi mākslinieki izmantoja to savos darbos. Leonardo da Vinci, Albrechts Dürers, Michelangelo, lai skicētu. Kas ir skice? Tu jau zini no mana video, kur mēs darbojāmies skicēšanas tehnikā. Vācu mākslinieks Albrechts Dürers, kurš piedzima 1471. gadā. Mēs dzīvojam kurā gadā? 2023. Tiek uzskatīts par mūsdienu akvareļu glezniecības tēti. Jā, viņš pirmais sāka izmantot akvareļus, tā kā tagad mēs glaznojam, sajaucot vienu krāsu ar otru, glaznojot pa virsu un veidojot vairākus slāņus ar krāsu. Kādu reizi mēs arī padarbosimies tā. Bet tagad mums ir jāizkrāso visas lapiņas, lai tās veidotos krāsainas. Kamēr tu zīmē vienu lapu, otra jau žūst. Apaļīgo interesanto lapiņu es veidošu divās krāsās, sajaukšu. Nu, lūk. Pārējās lapas man ir apakšā. Glaznoju arī tās. Uzspied pauzi un apglazno visas lapas. Atstāju tukšus, tikai sēnes un putniņu. Es nomainīju ūdeni, lai tas būtu tīrs, un tagad sākšu darboties ar putniņu. Ceru, ka visas tavas lapiņas ir jau izkrāsotas un pamazām žūst, bet tagad darbosimies ar putniņu. Saslapinām kārtīgi to. Neaiztiekot knābi. Un tagad tu vari izvēlēties vairākas interesantās krāsas. Man tā būs zila, rubīna sarkanā, dzeltenā, ļaušu tam sajaukties. Lūk, mans putniņš. Bet tagad man ir palikušas sēnes. Sēnes arī saslapināšu. Kātiņus uzzīmēšu gaišus. Ūdens jau ir nokrāsojies,
tāpēc ļoti labi jau var iekrāsot kātiņus. Viena beciņa man būs brūngani, oranža. Cik skaisti krāsa aizgāja uz leju. Izplūda. Nākamā būs, es sajaucu brūno krāsu ar sarkano. Ļauju, lai krāsa spēlējas ar sēnīti. Saslapinu vēlreiz šeit. Un šeit palaižu oranžo krāsu vēl klāt. Nu, lūk. Man ļoti gribās sēnītēm klāt pievienot, nevis pievienot, bet piezīmēt klāt, tā, kur man ir melnā krāsiņa, mazliet zemi, melnumiņus. Sēnis aug zemē. Ar akvareļu krāsām mēs esam pabeiguši glaznot, nomazgājam otu, nosusinam to, noliekam guļus, jo otai jāžūst guļus uz salvetes. Bet tagad tu vari apskatīties Albrehta Dīrera darbu glezniecības tehnikā. Tas ir mākslinieks, par kuru mēs runājām un kuru sauc par akvareļu glezniecības tēvu. Kamēr tu skaties, tavs darbiņš žūst. Pagaidi, līdz tavs darbiņš izžūst līdz galam, un tad turpini. Kamēr žūst darbiņš, uzliec pauzi. Darbs ir izžuvis, un mēs varam turpināt darboties. Paņem melno pildspalvu, labāk gēla. Tagad mēs sāksim burvestību. Kā jau brīnumdari. Pirmo lapu mēs apvelkam. Es velku vairāk pēc krāsas, nevis pēc zīmuļa. Un tagad mēs veidosim dzīsliņas. Uzzīmēšu līdz galam. Otru blakus, pavisam tuvu klāt. Un dzīsliņas arī divkāršās. Veidojam blakus vienu otrai vai paralēli. Viņas stāv kā rindiņā, viena aiz otras. Un no otras puses. Viena lapiņa mums ir izdekorēta. Tagad darbosimies ar nākamo. Es izvēlos to, kuru man gribās. Tu vari izvēlēties arī, kuru vēlies lapiņu. Šī man būs ļoti interesanta lapiņa. Es uzzīmēšu dzīsliņu, bet viņa būs neparasta, ne tāda kā dabā. Es uzzīmēšu uz galvenās dzīsliņas mazos aplīšus un lielos, iekšā apļus, izveidojot neparastu rakstu. Pamēģini arī tu. Ja tu nevari paspēt, uzspied pauzi. Nākamā lapiņa, kuru es apvilkšu, uzzīmēšu rasnu kātu un galveno dzīsliņu. Atkal divkāršo,
lai būtu labāk redzama. Lielās dzīsliņas velku no viducīša uz āru un no otras puses. Liec pauzi, lai paspētu. Bet tagad šeit es vēl papildināšu. Es uzzīmēšu līnijas, kuras izrotās manu lapu. Vienu pusi es jau pabeidzu, turpinu ar nākamo. Atkal līnijas stājas rindiņā vai paralēli viena otrai, kā zaldātiņi vai stabiņi. Lūk, nākamā lapiņa mums ir gatava, bet šī lapa neparastā krāsā. Es viņu apvilkšu. Nevis ar taisnām līnijām, mazliet izliektām. Sadalu atkal uz pusēm un atkal divkāršo rēsnu kātu. Bet šeit viena puse man atšķirsies no otras. Šeit es veidoju dzīsliņas, pa divām pārīšos un tad taisu lielāku atstarpi. Lūk, viena puse man ir šāda, bet otru pusi es izveidošu ļoti interesantu. Es veidošu tikpat liektās līnijas, kā pavalkot lapu. Nebaidos no tā, ka roka var trīcēt, tieši interesanti sanāk lapas dzīsliņas. Lūk, neparastā lapa. Nākamo lapiņu es apvilkšu mazliet tālāk nekā ir apgleznots, bet tad apvelku vēlreiz tur, kur beidzas krāsa. Dzīsliņu pa vidu, rēsnu kātu, divkāršo dzīsliņu un tagad veidošu šādas garanās dzīsliņas uz augšu. Un šeit aiziet no viena punkta uz sāniem. Šādi aiziet. Lūk, nu jau vairākas lapiņas mums ir gatavs, tagad es vēlos darboties ar šo interesanto. No sākuma veidoju kātu diezgan resnu, un tad apvelku mazliet tālāk nekā man ir izkrāsots. Veidoju tīšām netaisnas līnijas. Un savienoju ar kātu. Šeit es vēlos mazās dzīsliņas. Bet divkāršās. Iepaļoju galiņus. Jā, katrai lapiņai. Izveidojas interesanta lapa. Blakus lapiņu atkal apvalku. Uzslēdz pauzi, ja tu nevari paspēt. Daudzi mākslinieki zīmē ar akvareļiem botāniskos zīmējumus. Botāniskie, tas nozīmē zīmē augus, lapas, dažādas puķes. Šo lapiņu divkāršo dzīsliņu
Un šeit es izveidošu pusapļus. Lielākus un mazākus. Nākamā lepa man būs spuraina. Kā ezīša kažoks. Un no otras puses. Valku dzīsliņu. Un tagad izveidošu interesantās dzīsliņas, kur galos man būs lielie treknie punktiņi. Un no otras puses. Pabeigsim vilkt dzīsliņas, vienu garāku, otru īsāku, un galiņos trekni punktiņi. Šī mazā lapiņa ar viļņainām līnijām apvalku to, novelku kātiņu galvenā dzīsliņa un iekšā visu novelku ar līnijām, veidojot interesantu lapu. Visas lapas mums ir dažādas, ar to viņas arī ir interesantas. Nākamā lapa mums būs atkal spuraina. Tā, kā ezītes. Novelkam atkal divkāršo dzīsliņu. Nākamo lapu mēs uzzīmēsim pavisam savādi. Apvelkam to. Cik dažādas līnijas var būt. Bet tagad mēs ievelkam vēl vienu lapiņu iekšlapas, veidojot tādu kā rāmīti. Šo rāmīti mēs svītrosim. Viena līnija blakus otrai paralēli. Tagad tu zini, kad viena līnija iet blakus otrai, bet nesaskarās, tas nozīmē, ka tā iet paralēli. Iekšā neko nezīmēsim. Tagad nākamā lapa. Mazliet spuraina. Tu esi malacis un paveicis lielo darbu. Šīs darbiņš mums ir ilgs, tāpēc slēdz pauzes, iedzer tēju un tad atkal turpini. Sadalīsim lapu. Un zīmēsim dzīsliņas 3, lielo atstarpi un atkal 3, atkal lielā atstarpe un atkal 3, tāpat no otras puses. 3, atstarpe, 3, atkal atstarpe, 3. Ir? Ir. Es vēlos vēl uzlikt pa 2 punktiņiem tukšajos laukumiņos un augšā pa 1. Lūk, tik interesanta lapa man ir sanākusi. Nākamā lapiņa. Es viņu vienkārši apvilkšu ar viļņainu līniju
Uzzīmēšu te iekšā rāmīti. Un tagad es svītrošu iekšā. Atkal ar paralēlām līnijām. Lūk. Man ir palikušas tikai 5 lapas. Tomēr 6 es piemirsu sirsniņveida. Viņa ir tik skaista jau pati par sevi, ka es par to aizmirsu. Apvilkšu to. Man tik ļoti patīk, ka viņa ir kā sirsniņa, ka es izveidošu savādu lapiņu. Suzīmēšu pa maliņu mazos punktiņus, kā mazos apliešus, bet diezgan traknus. Lūk, mana lapiņa paliek šāda, jo man ļoti patīk, kā sajaucas krāsu. Man liekas, ka tā lapiņa izskatās labi. Un atkal es pazaudēju vēl vienu lapu šo, tamdēļ, ka tās lapas man ir ļoti krāsainas. To es vēlos spūrainu. Un to es atstāšu šādu, parasto. Nu, beidzot apakšā ir lapiņas, kuras arī ir jāapvelk. Apvelku. Lapas krīt uz zemes, rudenī, uz logiem. Arī citreiz pielīp, kad lietus slīst. Man ļoti patīk skatīties rudenī uz kokiem. Tie ir tik neparasti. Skaisti. Uzzīmējam galveno dzīsliņu. Un šeit izveidojam neparastu rāmīti mūsu lapiņai. Viļņainu. Un uzzīmējam dzīsliņas ar punktiņiem. Man aiz loga tagad ir rudens. Kļava ir palikusi krāsaina, šogad sarkana. Sarkanīgi oranža, pat varētu tā teikt. Pārējie koki vēl ir diezgan zaļi, bet es jau priecājos par krāsainību. Pirmie bieži vien krāsaini dzelteni, paliek bērsi. Apvelku nākamo lapiņu. Zīmēju. Šeit dzīsliņu. Nevis pa vidu, bet sānā. Veidoju dzīsliņas. Līdz pašam galam. Un mazās uz otru pusi. Ja roka ir nogurusi, atpūties. Uzspied pauzi. Mēģināsim izveidot vēl vienu neparasto lapu, kāda mums vēl nav bijusi. Jā, mēs paņemsim un to spurainību ievilksim iekšā. Spurainās dzīsliņas, bet tās būs lapai tikai no vienas puses. No otras viss būs punktains. Mazie melnie punktiņi. Nākamā lapiņa būs parastā, pierastā lapa.
ar lielām skaistām dzīslām. Ne jau visām jābūt īpatnējām. Arī parastās lapas ir skaistas. Šī pēdējā lapiņa būs neparasti parastā. No sākuma mēs to zīmēsim kā iepriekšējo ar dzīslām, bet tad uz katras dzīsliņas mēs uzzīmēsim dažus melnos punktiņus, kas atdzīvinās mūsu brūno lapu. Vidējo dzīsliņu es veidošu atkal dubulto. Nu, lūk, mūsu lapas ir gatavas. Un tagad turpināsim ar sēnēm. No sākuma apvelkam tās. Apakšā līdz galam neapvelku, jo tur ļoti skaisti veidojas zeme. Un tagad es vēlos izrotāt savu sēni, lai viņa paliktu arī neparasta. Es uzzīmēšu tai īpatnējas līnijas. Izskatās kā sliekas, bet tās nav sliekas. Kātiņam es uzlikšu vairākas bumbiņas, apļus. Ievelkot tajos vēl pa mazai bumbiņai vai punktiņa. Nākamā sēne man būs atkal neparasta. Šeit zeme neparādās, es to mazliet piezīmēju. Šeit kātiņam es izveidošu uz pusītēm, sadalīšu un savilkšu līnijas, lai mana sēne izskatās interesantāk. Bet šeit augšā es savilkšu gliemezīšus. Lielākus un mazākus. Milzīgus nezīmē. Savādāk sēne pazudīs un viss skatīsies tikai uz šo milzīgo gliemezīti. Centies zīmēt dažādus, bet nelielus. Mazos pielikšu klāt vēl. Nu, lūk, palikusi mazā beciņa, bet to mēs pārveidosim par mušmiri. Uzliksim tai lielus apļus, iekrāsojot daļu no tiem. Tā. Vēlos vēl šeit apvilkt vairākas reizes, veidojot kā svārciņus. Mums ir atlicis uzzīmēt mūsu putniņu. To es neapvilkšu, bet veidošu viņam apkārt šādus kā matiņus. Arī iekšā kā gliemezīšus. Viņš būs pūkains. Šeit man būs spārns.
pārniņam izrotāšu šo vietiņu mazliet. Spuras, apvilkšu knābi, piezīmēšu klāt, ka tas ir atvērts un mazliet piezīmēšu to traknāku. Actiņu es vēlos lielu, iekšā iekrāsoju, bet atstāju mazu aplīti. Lūk, piezīmē klāt vēl pusapli un to iesvītroju. Man ir nepieciešams kājas. Veidoju tās diezgan rasnas. Kāpēc? Jo viss šīs mums būs jāizgriež. Bet tagad, lai vieglāk būtu putniņu izgriezt, es to apvelku apkārt manām spuriņām. Lūk, neparasts putniņš. Visas lapas, sēnes un putns mums ir pabeigti. Apsveicu tevi, bet tagad ņem rokās šķēres un izgriez visu. Griežot, mazliet paņem tālāk nekā līnijas. Lai lapiņi izskatītos interesanti. Lūk, pirmā lapiņa man ir izgriezta. Turpinu tā ar pārējām. Spurainu lapu es apgriezu šādi. Tā ir vieglāk un arī interesanti izskatās. Mums ir sanācis vesels lapkrutis. Tu esi tiešām malacis, ja esi šo paveicis. Paņem kartona gabalu, vari paņemt albumu otru pusi, vāka otru pusi, kas ir no kartona, un paņem šķīvi. Uzliec un apvelc to. Kad esi apvelcis, izgriez apli. Esi apvelcis, atrodi mazāku šķīvīti. Ieliec to viducī un apvelc. Lai izgrieztu šo apli, es iegriezīšu viduci. Un tad es varu izgriezt vidu. Mums sanāk tāds kā vainadziņš. Mēs veidosim rudens vainagu no lapām, sēnēm un putniņa. Uzliec pauzi un izgriez. Skaties, lai šis attālums nebūtu ļoti mazs. Savādāk būs ļoti trausls vainadziņš. Ir gatavs. Mums ir nepieciešams līmes zīmolītis. Tagad mēs ņemsim lapas un aplīmēsim mūsu vainadziņu. Smērējam līmi uz paša vainaga. Uzreiz visu nevajag, vienu daļiņu nosmērējam. Un tagad sāksim līmēt. Lapas mēs līmējam uz dažādām pusēm. Ņem, kurus tu vēlies. Lielākas, mazākas liekot vienu uz otras.
nosmērēju kārtīgi ar līmi. Redzēs, te piepucēlu un likšu lapiņu apakšā. Sirsniņa būs šeit. Šeit man liekas, ka vajadzētu kādu lapiņu. Šo es vēlos pielīmēt virsū. Es viņu nosmērēju ar līmi. Ar visu kātiņu. Oi, uzmanīgi. Arī man gadās šķībi. Un pielīmēšu virsū. Aizpildīšu augšiņu. Mazliet palikšu apakšā. Lūk, paslēpās lapiņi. Cik daudz vēl lapas man ir. Tā. Ņemšu garinās. Nosmērēšu tagad pašu lapu, jo šeit sanāk viņu līmēt virsū. Ne. Jāizdomā, kā es vēlos viņu līmēt. Pielikšu klāt, lai saprastu, kas sanāk. Ja kaut kas man nepatīk, es lieku nākamo. Šādi man patīk. Tad es ņemu, smērēju lapas otru pusīti. Līmēju klāt. Lūk. Vēl dažas lapas ir palikušas, bet man vēl ir vieta. Uzlīmējam. Šo lapiņus jau nosmērēšu ar līmi. Pielikšu šeit apakšā, arī zem tās dzeltenās, lai paslēpjās. Divas lapiņas. Pat 3 atstāšu, pārējās tūlīt pielīmēšu. Vēlos šeit. Un arī šeit. Aizsadzot to šķirbiņu. Un šeit pielikšu zaļo lapiņu. Tā. Lūk, man palikušas ir 4 lapiņas. Tagad es darbošos ar sēnēm. Lai sēne man labi turētos, es paņemšu vienu no lapām, pielīmēšu šo šeit un tad līmēšu klāt sēnīti. Viena sēnīte, otru es vēlos blakus. Nosmērēju ar līmi un lieku klāt. Šeit, kur viņas satiekas, es pielīmēju, lai turās labāk. Palikusi vēl viena maza sēnīte. Tomēr šajā pusītē. To es pilnībā nosmērēšu ar līmi. Līmēšu klāt. Vienu no rudens lapām pievienošu mūsu kompozīcijai. Tu liksi lapiņas tā, kā tu vēlies. Tev sanāks savs vainadziņš. Mums palicis ir putniņš. Putniņš sēdēs pie sēnītēm, skatīsies uz otru pusi. Mazliet augstāk. Aiz sēnītes. Un putniņa kājiņas es aizsekšu ar lapiņām. Pēdējo lapiņu pielikšu klāt.
Lūk, sanāca rudens darbiņš. Pielīmēšu vēl putniņa galvu, lai neaizmūk prom. Šo darbiņu tu vari piestiprināt pie sienas, vai uztaisīt šeit caurumiņu un pakarināt to. Rudens vainadziņš ir gatavs. Paldies tev par darbu un pacietību, jo šis darbiņš prasīja daudz laika. Tiekamies nākamajā nodarbībā brīnumdarī.